Mēs Ekonomistu apvienību šogad veicam ekonomiskās attīstības monitoringu. Kas īsti ir monitorings? Monitorings pēc būtības tā ir sekošana, varbūt uzraudzība, bet drīzāk sekošana tam, kas notiek. Ja cilvēks kaut ko apņemās darīt un varbūt vēl uzliek to arī uz papīra, tad ir zināms sagaidījums vai zināmas cerības, ka viņš to darīs. Mēs domājam, ka līdzīgi vajadzētu būt un varētu būt arī ar valdību, pieņemsim ar valdības deklarāciju. Ja valdības deklarācijā, un pēdējā valdības deklarācija būtībā sakrīt arī ar šo kalendāro gadu, ja viņā ir noteikti zināmas apņemšanās, pieņemsim darba spēka tirgus un demogrāfijas, zinātnes attīstības, inovāciju jomā, daudzās citās jomās, tad ir ļoti svarīgi varbūt pasakot, kas šajās jomās tiek izdarīts. Nevis tikai kādi jauni solījumi un programmas ir, bet konkrēti kādi valdības lēmumi ir pieņemti šajās jomās. Un tas ir galvenokārt tas, ko mēs taisamies darīt.